Čau visiem kriptosports skatītājiem. Šobrīd Bitcoins ir no vakardienas veicis augšupējošu kustību 4%. Visticamāk, ka mēs tomēr aiziesim vēl to spaiku augšā vēl, kas ir līdz 31, 300, 31, 500. Ja nu kaut kāda brīnuma vēl notiek, tad iespējams pat vēl līdz tiem 31, 800 vai pat 32, 200 vai 300 kaut kas tāds. Bet tas minimums līdz 31, 300 vēl pēdējais spaiks augšā varētu notikt. Tas ir tāda, mana prognozīte. Vai tā būs, mēs varam pačakot un pasakot tam līdzi. Kaut kādi indikātori arī parāda to, kad, labi, te varam apgriezties riņķī, bet it kā, es domāju, ka vēl tas spaiks augšā vēl būs. Un turklāt ir pirmdiena, nedēļas sākums, un tad varbūt nedēļas vidū varētu būt, kad būs tas drops lejā. Pēc tam, vēl redzēs. Te pa stundām un pa minūtēm viss mainās. Tas arī būtībā īstenībā viss īsumā. Ja atgriežamies no vakardienas vēl teiktā vēl, tad, ja mēs aiziesim līdz tam spaikam 31, 800, 7% drops būs atpakaļ pie 29, 400, 500 robežas. Un 10% būs 28, 500. Ja skatās 15 vai 16%, tad tas ir atpakaļ pie 26, 800. Kaut kur tur tajā cenu diapazonā. Jā, protams, mēs pārlecam pāri šiem te 32, tad 35, 34, 900, jā, tas ir nākamais targets. Tad vēl augstāk ir uzreiz 47. Jā, arī tam viss pārēt pāri. Būtībā tā kaut kā. Ir ko pavērot vēl. Tā kā piesakojiet kanālam, padalieties citiem arī ar kaut ko no šī te. Un visiem tiem, kam interesē kripto, lai jums zaļas sveces.